Vakar, dāmas un kungi. Šis raidījums būs stāstā par dzīvi, par mums. Ar jums šovakar studijā Kaspars Eglītis, Nauris Brikmanis. Ar šo video mēs gribētu divos vārdos pastāstīt par to, kas mēs esam, ko mēs darām un kā mums ir sanācis līdz šim. Vairāk vai mazāk mūsu muzikālā darbība un tās saknes ir meklējums vismaz 6 gadus atpakaļ. Tieši tā. Mēs aizsākām savu darbību kādreiz spēlējot orķestrī, līdz ar to esam izspēlējuši nenormāli lielu latviešu repertuāru. Un šobrīd jau ilgāk laika mēs dažādos sastāvos, vairāk vai mazāk spēlējam dažādas ballītes, kāzas, korporatīvos pasākumus, kur mēs vēl esam spēlējuši. Dzimšanas dienas, ballītes studentiem, vārda dienas, ko mēs paši esam ievērojuši attiecībā tieši uz spēlēšanu kāzās. Pirmā lieta ir tas, ka tas nav mūsu pamatdarbs. Tas, ko mēs ikdienā darām, tās ir pilnīgi absolūti citas lietas. Un šī ir vairāk tā kā kaut kāda veida izklaide mums pašiem un iespēja uzspēlēt gan kopā ar draugiem, gan arī kādam sagādāt labus un patīkamus brīžus. Pagājušā vasarā kopumā mēs esam nospēlējuši mēram 10 kāzas un vēl vairākas citas pasākumus, kas ir vainagojies ar to, ka mēs arvien vairāk un vairāk esam attīstījuši tieši savu repertuāru un savu attieksmi un visas pārējās lietas tieši spēlējot cilvēkiem tik ļoti nozīmīgā pasākumā. Jo arī paši mēs esam sapratuši to, ka tas nav gluži korporatīvais pasākums vai tā nav ballīte studentiem, kur, ja mēs kļūdīsimies kaut kādās lietās, tad mums piedos un vienkārši nākošais gadu neņems. Bet tā ir taisnība. Bet, kas attiecās uz kāzām, mūsu pašu viedoklis ir tāds, ka tas ir nopietnas pasākums cilvēkiem vienreiz dzīvē, un līdz ar to arī mēs paši gribam iedot maksimāli labu rezultātu tajā, ko mēs darām. Un vēl viena ļoti interesanta lieta ir tas, ka arī pēc tam, kad mēs šos pasākumus jau esam nospēlējuši, daudziem no pāriem mēs esam saglabājuši vēl labas attiecības pēc tam. Mēs sarakstamies sociālajos portālos un citreiz mums ir piezvani un apsveicam viens otru svētkos un tā. Līdz ar to tā kā vairāk vai mazāk tā nav tāda vienkārši atbraukšana ar sintezātoru. Visi, kas mēs spēlējam grupā, esam ar muzikālo izglītību, protams, un daudz esam spēlējuši dažādos citos projektos. Kā jau iepriekš Kaspars minēja, arī orķestros, kas ir daudz un dažādu pieredzi un skaitdarba virknējumu ļāvis mums izvest caur sevi. Un tagad divos vārdos par mūsu muzikālo sastāvu. Kaspars vokāls, Nauris bungas, un tad mums ir Didžis Taustiņi vai Gundars Taustiņi. Viņi cīnās, kurš labāks, battles vēl joprojām. Un Viesturs Butāns pie basa. Droši vien tas, ko vēl ir vērts pieminēt, ir tas, ka mēs garantējam to, ka mēs centīsimies darīt visu maksimāli iespējamo, lai jums šis notikums būtu īpaši labs un lai tieši mūzika būtu tā, kas ļautu jūsu viesiem un jums pašiem galvenais lieliski atpūsties brīnišķīgā dienā. Lai izdodas. Līdzinājā sadarbība ar grupu The Picture ir bijusi lieliska. Puiši vienmēr ir atsaucīgi, labprāt arī dzied dziesmas pēc speciāla pasūtījuma, spēlē lielisku mūziku un ballīti vienmēr lieliski izdotās. Cilvēki dejo, priecājās, kāzinieki vienmēr ir apmierināti un līdz šim var teikt tikai vislabākos vārdus par grupu. Grupas repertuārā ir ne tikai vecās labās un iemīļotās Raimonda Paula dziesmas, kuras vienmēr uzsāk lielisku ballīti, bet arī pasaules hīti un krievu gabali, līdz ar to mūzika katrai gaumē. Grupa The Picture esam sadarbojušies gan Ziemassvētku pasākumos uzņēmumu darbinieku ballēs, gan uzņēmumu jubilejās, dažādos citos korporatīvos pasākumos, kā arī kāzās, kur grupa lieliski iedarās.